Labdien, godātie skatītāji! Klāt kārtējā otrdiena un arī šodien Zaļo un Zemnieku savienības studijā par aktuālo Latvijā un politikā. Šodien sarunā pievērsīsimies lauku attīstībām, jaunām idejām reģionos un tam, kā pašas kopienas var veidot savu teritoriju attīstību. Runāsim par līderu pieeju, vietējo iniciatīvu, nozīmi un iespējām attīstīt uzņēmējdarbību laukos. Un tātad šodien pie mums ciemos biedrības Zied zeme vadītāja, programmas līdera eksperte ar vairāk kā 20 gadu pieredzi. Linda Cīrula. Sveika, Linda! Sveiks, Kaspar! Jā, mans vārds ir Kaspars Magurs, nemainīgi. Un, kā ierasts, pirms mēs sākam sarunu, vēlos informēt, ka skatītāji tiešsaistē var uzdot jautājumus komentāru sadaļā. Tad, attiecīgi, pēc tam mūsu viesim uzdosim un viesis centīsies atbildēt uz šiem jautājumiem. Līderi. Kas tad īsti ir līderi? Ja? Sāksim ar pašiem pamatiem. Daudz ir dzirdējuši par līderu pieeju, bet ne vienmēr līdz galam saprot, kas tad īsti tas ir. Kā tu vienkārši izskaidrot, kas tad īsti ir līderu programma? Ļoti labs jautājums, kā izskaidrot vienkārši sarežģīto. Līderi patiesībā ir no franču valodas vārdu salikums, kurus atļaušos nenolasīt franču valodā, bet tulkojot, ne burtiski, bet konceptuāli tulkojot, tās ir mērķtiecīgas un koordinētas rīcības lauka ekonomikas attīstībai. Un ar to mēs saprotam, ka līderi ir Eiropas Savienības programma, kas darbojas visā Eiropas Savienībā, lai veicinātu lauku apdzīvotību, lai rosinātu cilvēkiem laukos uzņemties iniciatīvu, sākt uzņēmējdarbību vai veicināt kopienu dzīves kvalitātes uzlabošanos, sadarboties, radīt inovācijas un kopumā darīt laukus skaistākus, dzīvespriecīgākus un bagātākus. Labi, kāda būtu vietējās rīcības grupas loma šajā modelī? Vietējās rīcības grupas loma šeit ir absolūti izšķiroša, tāpēc, ka vietējā rīcības grupa, nebaidos teikt šos vārdus, ir šo inovāciju sadarbības šūpulis, tā vieta, platforma, kur notiek šī sadarbība un kopā tikšanās. Vietējā rīcības grupa ir tas savienojošais elements, kas ļauj satikties pašvaldībai, uzņēmējiem un nevalstiskam sektoram, pilsoniski aktīvajiem pilsoņiem. Vietējā rīcības grupa ir tā, kas īsteno līderu pieeju. Labi, bet ar ko līderu pieeja atšķiras no tradicionālajām attīstības programmām? Vēl viens brīnišķīgs jautājums, paldies. Tā galvenā atšķirība ir ar to, ka līderu programmas ieviešanas pamatā ir attīstības stratēģija, kur raksta vietējā rīcības grupa. Bet, lai šo attīstības stratēģiju viņi varētu uzrakstīt pie galda, tiek aicināti dažādi sabiedrības spēlētāji. Gan uzņēmēji, gan pašvaldības, gan nevalstiskās organizācijas. Tiek rīkotas ļoti daudz tikšanās ar iedzīvotājiem. Faktiski viņi sauc angliski bottom up, jeb no apakšas uz augšu, kas nozīmē, ka iedzīvotāji paši lemj par to, ko viņi rakstīs tajā stratēģijā iekšā, ko viņi grib ar līderu finansējumu, ar Eiropas finansējumu sasniegt un izdarīt. Tā ir vietējo iedzīvotāju veidota attīstības stratēģija. Tātad, ja pareizi saprotu, tad līderu pieejas centrā ir vietējā kopiena, jebkurā gadījumā? Jā, teritorijas iedzīvotāji. Labi, ko tas nozīmē praksē? Jau minēju, bet kā kopiena var ietekmēt savas teritorijas attīstību vispār kopumā? Tātad vietējā rīcības grupa ir atslēgas spēlētājs jebkurā gadījumā. Latvijā mēs tādas esam 35. Ja, un, katrā reģionā? Teritorijās, jā. Šīs teritorijas var nesakrist ar rajoniem, var pārklāties, piemēram, Cēsu pusē ir Valmierā, jā, teritorijas dalās, arī Sigulda dala dažas teritorijas, kas nav tieši rajonos. Ogres novadā, piemēram, ir Zied zeme strādā, vietējā rīcības grupa strādā Ogres novada lauku teritorijā. Bet tad sanāk, ka piemēram vienā novadā pat varētu būt vairāk šīs rīcības grupas? Jā, varētu būt, ka tā teritorija sadalīta uz 3. Varētu būt tā, jā, tas ir iespējams. Kur Latvijā visvairāk noklājās? Kā tu to domā? Kur šīs rīcības grupas ir visvairāk? Piemēram, attiecīgi Kurzeme, Vidzeme, Zemgale, kur kāda ir? Ir kaut kāda statistika? Nē, tā par reģioniem, pat par tiem plānošanas reģioniem, tā es tev nevarēšu pateikt. Var Googlē ierakstīt VRG Latvijā līderi, un tur atverās ļoti skaista karta, kur mēs varam redzēt visu Latvijas noklājumu. Vienīgais, kur līderis šobrīd nestrādā, tās ir lielās valsts pilsētas, 9 valsts pilsētas, kurās līderi iekšā neiet, jo
Tie noteikumi ir tādi, ka virs 15,000 iedzīvotāju, tad šis lauku finansējums. Tā apdzīvotā vieta konkrēti, jā? Jā, piemēram, Ogre vai Ventspils vai Liepāja, tur lauku finansējums līderu programmā netiek. Tad idejiski Liepāja pati nē, bet Dienvidkurzemes novads iespējams jā. Nevis iespējams, bet visnotaļ. Okay. Tāpatās Jelgavas novads un tā tālāk. Jā. Jā. Okay, ļoti labi. Kā cilvēki var iesaistīties un piedalīties šādos projektos? Darot. Ne, bet kā ir no sākuma ideja, tev nāk ideja. Tad kur tu dodies, īsumā, kā tie ceļi, kā tas viss noteikās? Plus, mīnus, lai tā ideja jau nekur nenāk. Ja? Viņa dzimst tev galvā, ja? bet, lai tu pie viņas nokļūtu, tev jānokļūst mijiedarbībā ar citiem cilvēkiem. Tu jau vari sēdēt un domāt, bet ja tu būsi sēdējis un izdomājis, tu pats būsi atradis ceļu, kā šo ideju īstenot. Bet tu vari nākt kopā uz vietējās rīcības grupas organizētiem pasākumiem, satikt citus cilvēkus, miedarboties ar viņiem un radīt šīs idejas. Un tad arī, piemēram, ļoti svarīgi ir šie publicitātes pasākumi, ko tiek īstenot, lai šo līderu pieeju varētu padarīt atpazīstamāku, lai tu sadzirdētu, ka ir šādas iespējas. Jo patiesībā līderis ir viens no retajiem instrumentiem lauku teritoriju attīstībā, kas ir nelauksaimniecības produktu ražošanai un kopienu iniciatīvām. Jo tiešās lauka atbalsta dienas programmas ir tieši lauksaimniekiem un lauku modernizācijai, tiešai ražošanai. Tad līderis viņš ir vairāk kā sociāla-ekonomisks instruments, viens no retajiem. Un tāpēc ir ļoti svarīgi, kad vietējās rīcības grupas runā par līdera sasniegtajiem rezultātiem un brīnišķīgajiem darbiem, lai tu, dzīvojot mājās, šķirstot Facebooku vai skatoties ziņas, varētu sadzirdēt, ka ir tāda vieta, kur atnākt un pajautāt, kā es varu iesaistīties un ko es varētu darīt, lai mēs kopīgi veidotu šo dzīvi skaistāku. Labi, pieņemsim, tātad es esmu mājražotājs, ražoju, pieņemsim, audzējs tādus, super jaunums, kaut kādi ekscelenti stādi. Es gribu iesaistīties rīcības grupā, vai es pat īstenībā vēl nezinu par rīcības grupu, uz kuriem man jādodas, kāda saite vai kā mājaslapu vai sauc, lai cilvēki varētu uzzināt attiecīgi, lai varētu šajā visā. Redzi, ja tu esi stāda audzētājs, tad kopumā tev jau būtu, tev jābūt ne tikai stāda audzētājā, tev jābūt tādai kā vilkmei domāt par teritorijas attīstību plašāk. Iesaistīties, būt kopā ar cilvēkiem, kas domā par reģionālo attīstību. Un tie ir tie cilvēki, kas tiekās vietējās rīcības grupās. Un tad jau tie ir publiskie pasākumi. Tie ir publiskie pasākumi, kur tu vari apmeklēt, un kā arī, protams, dažādas informatīvie pasākumi. Labi, protams, pirmais šim te mazajam mājražotājam vai cita veida uzņēmējam interesē finansējums, lai kaut ko realizētu. Uz kādu summu viņš var pretendēt, un vai viņš vispār var pretendēt, kāda ir noteikumi, cik lielam tev jābūt uzņēmumam. Kāda ir tā pamata ideja, lai vienkārši, ja cilvēks grib piedalīties un iesaistīties, lai jebkuram jau interesē arī kaut kāds šis finansējums, lai realizētos? Jā, tu man uzdod ļoti praktiskus jautājumus, kurus tev varētu ļoti konkrēti atbildēt par Ogres novadu, jo es zinu, kas ir rakstīts Ogres novada stratēģijā, jo pati esmu izstrādājis. Stāsti Ogres novadu. Bet ir nianses. Es varu izstāstīt par Ogres novadu, bet katrai vietējai rīcības grupai, ja tu aiziesi uz Valmieras vai uz Liepājas partnerību, viņiem būs savi noteikumi un savas iespējas. Tev ir jāsaprot, kurā teritorijā tu gribi dzīvot, darīt, uzsākt to savu darbību, īstenot savu ideju, un tad jāvēršās pie šiem aktīvajiem spēlētājiem. Kopumā šī ir ministru kabineta noteikumi, un viņus administrē lauku atbalsta dienests. Lauku atbalsta dienesta mājaslapā projektveidīgie pasākumi pie vārda līderi var atrast, kā šīs programmas nosacījums, bet vēlreiz atkārtošos, ir jāvēršās pie vietējās rīcības grupas, kura nosaka savus papildu nosacījumus, jo viņus veido vietējā sabiedrība. Bet kopumā ir tā, ka projektu var iesniegt fiziska persona, tātad Kaspars, kurš vēl nav dibinājis uzņēmumu, vai arī Kaspars, kuram jau ir uzņēmums ar apgrozījumu līdz 350 000 iepriekšējā. Tas ir būtiski, kad arī fiziska persona var, jo idejas pašā sākumā. Jā, tu vari nākt idejas pašā sākumā, un tad, kad tev projekts tiek apstiprināts, kas ir
vairāk vai mazāk 6 mēneši paiet, tu saproti to savu naudas plūsmu un biznesa izaicinājumus, tad tu izvēlēsi savu juridisko statusu, to, kā tu gribēsi turpināt uzņēmējdarbību. Ja tu esi uzņēmējs, tad 350,000 apgrozījums, kas arī, manuprāt, ir milzīgs slieksnis. Mēs sākām ar 70,000, tad bija 150, tagad 350. Un arī katra vietējā rīcības grupa nosaka savus tos summu, no kuras ir atbalsta intensitāte. Tātad mūsu gadījumā Ogres novadā ir 100,000. Ja tu gribi ražot, ražot uz burkānus vai grauzdēt kafijas pupiņas, tev atbalsts būs 65% no 100,000. Un, ja tu gribi sniegt pakalpojumu, būt kurpnieks, frizieris vai izbraukuma kosmētikas pakalpojumu sniedzējs, kosmetoloģijas, tad tev būs atbalsts 40%. Okay. Kā to intensitāti izvēlās noteikti, kad, piemēram, tam ir 65%, tam ir 40%? To nosaka vietējā rīcības grupa. Tā kā Ziedzeme Ogres novadā ir definējusi, ka mums, lai lauku teritorijas apdzīvotību saglabātu un veicinātu ekonomisko izaugsmi, ir būtiska tieši ražošanas attīstība, tad mēs šo papildus intensitāti dodam automātiski tiem uzņēmumiem, kuri ir gatavi iegādāties ražošanas iekārtas, izveidot ražošanas uzņēmumu. Lai būtu tā kā pēcticība vairāk. Jā, mēs to tā saskatām, ka ražošanas uzņēmumi ir tādi ilgtspējīgāki. Ja, teiksim tā, un viņi, nopērkot ražošanas iekārtu, tad tas tā kā pietur pie tās lauku zemes. Citas partnerības papildus intensitāti dod par inovācijām. Viņām ir skaidri definēts, kas ir inovācijas. Viņas ļoti, apspēlē šo inovāciju tēmu. Katrai partnerībai ir savas vietējai rīcības grupai, katrai ir savas prioritātes. Labi, tu jau minēji, ka ir 35 pavisam šīs rīcības grupas pa visu Latviju. Jā. Kā iesaistās, cik aktīvi iesaistās? Un, piemēram, tavā gadījumā Ogrē, cik ir šie te biedri, ja tā varētu nosaukt, rīcības grupā? Man jāsaka, Ogrē ir viena no lielākajām vietējām rīcības grupām. Ziedzeme, mums ir teju 60 biedri. Citas vietējās rīcības grupas, es viņiem arī prasu, kāpēc jums tik maz, 25 biedri. Viņi saka, mums vairāk vajag kvalitāti, ne kvantitāti. Ļoti interesants ir tas, manā redzējumā ir tā biedru dinamika ļoti interesanta, jo līderis ienāca kā atbalsta instruments tādām relatīvi mīkstām aktivitātēm, pašvaldību un nevalstisko organizāciju projektiem. Tas bija periods līdz 16. gadam. Tad paskatījās, atbalstīsim arī uzņēmēju darbību, un mainījās tas fokus, un tagad ir ļoti tas fokus vairāk vērsts uz uzņēmēju darbību. Līdz ar to arī tas biedru sastāvs organizācijā, jo biedri nāk kopā, lai sasniegtu kopīgu mērķi, vai ne? Bet ja organizācija transformē savu mērķi, lai gan tas ir kopējais teritorijas attīstības mērķis, bet tomēr tās aktivitātes vairāk no sabiedriskajām tiek vērstas uz uzņēmējdarbību, tad arī biedru maiņa ir dabisks tāds process. Paldies tev un paldies skatītājiem. Mums ir jautājums. Jautājums sekojoši. Šādas rīcības grupas var ietekmēt arī lielo politiku? Vai jūsos ieklausās? Es domāju, noteikti. Lielo politiku, ar cik lielā mērogā mēs to skatāmies, bet, piemēram, ja mēs runājam par Ziedzemes tādu ietekmēšanu, ja mēs runājam par sadarbību ar Zemkopības ministriju, tad mēs nonākam pie tāda brīža, kad piemēram, bija starptautiskie projekti iepriekšējā plānošanas periodā. Tur bija paredzēts tikai vietējās kā mīkstās aktivitātes, kas paredz tikai pieredzes apmaiņu, zināšanu nodošanu. Neko tādu nedrīkstēja fundamentālu paliekošu darīt. Tas bija vairāk tāds informatīvs pasākums. Un mēs komunikācijā ar Zemkopības ministriju panācām to, ka mums bija iespēja izveidot kopredzes telpu un uzturēt viņu turpmākos 3 gadus un dot iedzīvotājiem iespēju nākt pie mums strādāt bez maksas, izmantot darba vietu, internetu, gūt zināšanas. Tā nav lielā politika, tādā lielās politikas mērogā, bet tādā... Atbalsts ir. Jā, atbalsts ir. Un tāpat arī tagad īsās piegādes ķēdes, arī tas ir komunikācijas rezultātā, kad ir šie pasākumi, kuri tiek doti.
Mums skatītāji ir aktīvi un ir vēl viens jautājums. Tu gan jau daļai esi atbildējis uz šo jautājumu, bet jautājums sekojošs. Vai rīcības grupas var mainīt atbalsta intensitātes apmēru? Ko tu teici, ka tas ir atkarīgs absolūti no rīcības grupas? Tas ir tas mūsu instruments, kā mēs varam strādāt ar šo programmu. Jā. Un šis varbūt neatiecās vairāk uz līderu programmu, bet turpinājumā jautājums no tā paša cilvēka. Un, ja nav paša finansējums cilvēkam vai bankas kreditē labprāt, kā jūs ar to saskaraties? Sanāk kaut kāda saskarsme ar kreditēšanu? Jā. Konkrēti ļoti labi piemēri ir no programmas Altuma. Jā, potenciālie projektu iesniedzēji ir aizgājuši uz Altumu. Mēs ļoti priecājamies, tāpēc, ka Altuma viņiem ir paprasījis biznesa plānu, jo līdera projekta pieteikums neprasa biznesa plānu, var salikt naudas plūsmu, un tas varbūt nav tik fundamentāli izstrādāts un pārdomāts process, kur iztrūks dažādas mārketinga aktivitātes, bet, ja šie cilvēki ir bijuši Altumā un Altums saka, ejiet, ja jūs saņemsiet līderi, mēs jums šo kredītu dosim aizdevumu, tad, ir šie pozitīvi stāsti. Nedaudz pārējot jau tā, mēs jau par uzņēmējdarbību vispār kopumā, protams, runājam šobrīd, bet jautājums, kādi uzņēmējdarbības veidi visbiežāk attīstās ar šī instrumenta palīdzību? Visbiežāk. Nosaucam top 3, top 5, pēc jūsu idejas. Pamatā jau, protams, ka tā ir mājražošana, jo šie līderi pieeja, arī citējot Krauzes kungu, zemkopības ministru, viņi tad kā lauku startup. Un tā ir iespēja sākt, pamēģināt, jo, principā, šobrīd var saņemt arī avansu, lai īstenotu šo pieeju, var rakstīt pieteikumu lauku atbalsta dienestā, vairs nav jāiegulda savus priekšfinansējumus. Un var pamēģināt. Un ir kas klūp un krīt, un ir kas klūp un krīt un ceļās. Un pamatā jā, tie ražotāji, vispopulārākie ir mazās alus darītavas, sidra darītavas, pārstrādes uzņēmumi, kas ir sukādes, dažādi sublimētie, tagad ļoti populāri, kas ir straujā sasaldēšana, ja, ka viņš paliek tāds savs, viņš saglabā visas īpašības, tikai visus paliek tāds savs. Bet ļoti populāri, pašvaldībām ļoti populāri projekti ir visādi infrastruktūras projekti, rotaļu laukumi vienu brīdi bija ļoti populāri, sporta laukumi bija populāri. Bet tas jau vairāk tā kā nāk no pašvaldībām, vai ne? Pašvaldību projekti. Uz līderi var pieteikties gan uzņēmēji, gan biedrības. Gan arī pašvaldības, jā. Bet īpatsvars, kas tomēr to lielāko artavu paņem, tā man uzreiz interesē. Mēs saprotam, pašvaldība tomēr tā ir jau tāda lielāka kopiena ar vairāk cilvēku darbvietām un tā tālāk. Tad jautājums, vai fiziska persona var konkurēt ar pašvaldību un pašvaldība konkurē savā starpā ar uzņēmēju. Kā notiekās tā miedarbība? Šis ir tāds mans kā saka, cīņas auglis, varētu tā teikt. Ja? Katra vietējā rīcības grupa nosaka, cik viņa daudz dos sabiedriskam sektoram un cik viņa daudz dos uzņēmējdarbībai. Un ļoti daudzas manas kolēģiālās organizācijas dala pusi uz pusi, jo mazāk nevar iedot uzņēmējiem. To nosaka regula, kad ir 50% jābūt uzņēmējdarbības vidas attīstībai. Es kopš vadu Ziedu jau pēdējos 10 gadus esmu skaidri definējis, ka uzņēmējdarbība ir mūsu prioritāte. Un mēs maksimāli, cik ir iespējams, tie ir gandrīz 70% iepriekšējā plānošanas periodā, šobrīd 62% ir novirzīti uzņēmējdarbības atbalstam. Respektīvi, to atkal, kādu strateģisko virzienu pieņem vietējā rīcības grupa, to nosaka pati vietējā rīcības grupa, kuru veido šie padomi un vietējie iedzīvotāji. Un tad skatītāji Daira turpina. Ir vēl viens jautājums. Kas ir top 5 lietas, ko vēlētos mainīt šajā finansēšanas mehānismā? Un vai uzskatāt, ka šie projekti tiek aktīvi un labi apgūti? Vai gribētos vairāk? Top 5, tas jau tāds plāns. Top 3. Nosauciet dažas un būs jau labi. Jā, manuprāt, tas labais solis ir tas, ka jau ir mainīts, ir tas, ka var uzņēmēji saņemt šo priekšfinansējumu, jo tas bija ļoti liels izaicinājums daudziem uzsākt. Lai gan mēs runājam varbūt par 1000 vai 10 000, bet cilvēkiem nav šāda uzkrājošā kapitāla, un tad viņiem jāiet uz institūcijām, uz finanšu institūciju, uz Altumu un tam līdzīgi, un tad viņiem jāuzņemās kredīta saistības un kredīta procenti. Šobrīd tas vairs nav, tad var saņemt avansu.
Vēl viena būtiska lieta, kas jau ir uzlabota, tagad burtiski gada sākumā ir arī līderī pieejami tādi kā budžeta projekti. Viņi saucās budžeta projekti, kas nozīmē, ka uzņēmējiem vairs nebūs jāiesniedz atskaites par iegādātajām precēm, pakalpojumiem, bet viņam būs jānodrošina cenu salīdzinājums, ko viņš iegādāsies. Un tad viņam jāiegādās. Ja viņš uzrakstīs, ka viņš iegādāsies leduskapi tādu un tādu, tad viņam tas leduskapis ir jāiegādājās. Viņam vairs neprasīs to pavadzīmi. Tas birokrātijas sloks ir samazināts. Tas, uz ko lielā politika ir gājusi, tas šobrīd līderī ir samazināts. Protams, ka tāda lieta, ko varētu mainīt, manuprāt, ka vietējās rīcības grupas varētu vairāk naudas viņām varētu būt viennozīmīgi, jo tās naudas mums pietrūkst. Kā vienmēr visās nozarēs, ja? Jā, kā vienmēr visās nozarēs, jo, diemžēl, uzņēmējiem ir jānāk vairākas reizes, jāraksta projekti un jātīsta. Piemēram, varu minēt arī Turkalnes muiža, tad viņš izveido alus darītavu, tad viņam ir degustācijas zāle, tad viņam ir vīna darītavu. Viņam uzreiz vajadzētu 500,000, lai, kā teikt, ar vienā piegājienā. Tā viņam ir jālīmē pa drusciņai. Bet man jau liekas, ka kaut kas vajag tomēr pašam arī ienākt ar kaut kādām naudiņām. Tad viss jau noliek priekšā arī jau. Tas tā. Nē, naudiņas jau jebkurā gadījumā, tas ir tavs līdzfinansējums. Vienkārši ir starpība, vai tev visu laiku jāraksta nākamais Tā projekta rakstīšana, tas gan paņem laiku, cik ir zināms tā birokrātiskā pusē, vai ne? Jā. Tas briesmīgākais droši vien. Un katrā projektā tev ir jauni sasniedzamie rādītāji. Ja tu esi vienā norādījis, ka tev būs darba vieta, tad otrā tev darba vieta jāsaglabā un jāpieņem jauns darbinieks. Visu laiku, tad tev kā uzņēmējiem visu laiku jāžonglē ar tādiem, varbūt ne ar uzņēmēju darbību saistīti. Jāmēģina atcerēties, ko es tur apsolīju. Uzraudzības periods, starp citu, 4. labā lieta, kas jau ir notikusi, uzraudzības periods ir samazināts no 5 uz 3 gadi. Jā, tā kā tas arī ir brīnišķīgi. Tad tev atskaits ir, cilvēku valodā runājot, atskaits tev ir jāiesniedz par pirmiem 3 gadiem. Tev jānodrošina tā uzņēmuma dzīvotspēja 3 gadi. Ja tu bankrotē, tad kas notiek, kādas ir sekas, tev jāatmaksā līdzekļi? Jā, tev regresā, tu nokļūsti tā kā tomēr ar kaut ko tu esi spiests riskēt. Tu esi nokļūsti debitoros. Vēl man tāds sapnis, ja drīkst, par priekšlikumiem, ko mainīt līderu pieejā. Protams, man gribētos, lai vietējām rīcības grupām visām katrai būtu sava kopredzes telpa, kur var nākt iedzīvotāji strādāt, jo, manuprāt, šis tāds kontaktpunkts, kur tu vari atnākt un būt, ir ļoti svarīgs. Bet tā nebūtu tāda sadarbība ar pašvaldību, tomēr pašvaldībām jau tomēr arī ir kaut kāds iespējams. Jā, protams, ka tas ir sadarbība ar pašvaldībām. Bet jūs to aktualizējat, runājat par to? Mums šobrīd nav tādas nepieciešamības, bet mēs šobrīd par to nerunājam, bet tas tāds ir tāds. Jā. Jo man nākamais tieši jautājums bija attiecībā uz to, kāda jums ir sadarbība ar pārējām rīcības grupām, vai jums ir tāda liela, varbūt kaut kāda asociācija, kur atkal jau ir, ja tu vadi, piemēram, Zietzeme, tad citā novadā ir ar citu nosaukumu, attiecīgi biedrības, rīcības grupas, tad jūs kaut kur nākat kopā? Ir tādas pieredzes apmaiņas ar pārējām? Kā jums tā komunikācija notiek, lai veiksmīgāk un radošāk izdotos? Ir vietējās rīcības grupas sadarbojas Lauku fórumā. Ir tāda organizācija, kas arī tur rūpē par šo līderu pieeju un arī Lauku atbalstu? Latvijas Lauku fórums. Okay. Jā. Bet kopumā jau vietējās rīcības grupas ļoti sadarbojas reģionāli. Ja, piemēram, jāīsteno kāds sadarbības projekts, tad reģionāli tiek darītas lietas. Piemēram, Pierīgas vietējās rīcības grupas sadarbojās turisma attīstības projektā, kas un beigās izveidoja asociāciju Exit Rīga. Tur bija iesaistītas visas vietējas rīcības grupas, kas bija ap Rīgu. Tur Pierīgas partnerība, Daugavkrasts, Zietzeme, Jūras zeme. Mēs arī sadarbojāmies ar ekspedīciju. Mums bija Daugavas malas 2 nedēļas, bija Daugavas baseina izpēte no Baltkrievijas robežas līdz Rīgas jūras vārtiem. Tāpat arī Vidzemes reģionā viņi sajūto, Ziemeļvidzemes gals. Ja? Tie cilvēki, viņi jau paši definē to teritoriju. Viņi neskatās, ka Vidzeme ir no Ķemeriem līdz Alūksnē. Ja? Viņi paši, kur viņi sajūta to savu identitāti. Bieži vien ir dzirdēts, un cilvēki domā par to, ka
tev gribētos kaut ko darīt, izveidot kaut ko savu, bet tev trūks tās idejas, tās lampiņas, ko tad īsti es varētu darīt. Vai, ja es, piemēram, es vēlētos iestāties Ziedu zeme, bet man nav idejas. Es iestājos par biedru, jūs palīdzat arī ar idejām, vai tev jau tomēr ir jānāk ar šo jauno ideju? Tu vari būt kā biedrs, iestartēt un pēc tam uzklausīt un kļūt iespējams radošākam, ja tā varētu teikt. Jā, mēs arī aicinām nākt, jo dažādāki cilvēki mūsu organizācijā, jo labāk. Noteikti var nākt bez idejām, jo, kā jau es pašā sākumā minēju, vietējā rīcības grupa, manuprāt, ir tas ideju dzimšanas platforma. Un, kā piemēru, kur vislabāk dzimst idejas, tā ir sadarbības ietvaros. Un kā piemērs ir, piemēram, mēs rīkojām arī nometni, kur lauku uzņēmēji, vietējie ražotāji mācījās par pārtikas drošību, par PVD prasībām, higiēnu, un bija arī šefpavārs, kurš stāstīja, kā no... Tā kā meistarklases jūs arī iekšēji organizējat? Jā, bet tas bija tādā lielāka projekta ietvaros, kas saucās Local Craft Up, tur bija arī dizaina noformēšana, respektīvi tas bija soli pirms mājas kafejnīcām. Jo burtiski faktiski paralēli dzima arī mājas kafejnīca. Mēs bijām mazu solīti pirms. Un mēs gribējām saviem uzņēmējiem iedot to prasmi, kā piesaistīt pie sevis turistu, jo mēs savā organizācijā vadošie cilvēki diezgan esam redzējuši, kā notiek ārpus Latvijas, kā tiek uzņemti turisti mājās. Un mēs gribējām, lai arī mūsu mazajiem ražotājiem, mazam vai lielam, vai tas ir briežu dārs, vai tas ir medus darītava, lai viņš var atvērt savas durvis un Kaspars var atbraukt pie viņa ciemos ar visu savu ģimeni un izbaudīt notikumu, lai viņam ir gan atmosfēra, gan kvalitatīvs ēdiens. Lūk, un šādas nometnes ietvaros dzima vienas ģimenes pilnīgi ģimenes dzīvi izmainījis bizness vai projekts? Jā, precīzi. Viņi sāka ražot ēdamos ziedus restorāniem. Pirms tam viņiem bija aitas, tad viņiem bija bites, un tad viņi vienā vakarā, tusējot ar šefpavāru, aizrunājās līdz tam, ka Latvijā neviens nepiegādā zaļumus. Viņiem jāimportē no Vācijas ir zaļumi. Bet mēs taču varam. Paši, vai ne? Kolosāli. Sieva ir māksliniece pēc būtības, pēc aicinājuma. Viņa taisa kolosālas ziedu kompozīcijas un sūta uz restorāniem ļoti kvalitatīvus ziedus. Un šobrīd jau strādā vairāk gadu garumā ar Latvijas labākajiem restorāniem. Es jau vienmēr saku, ka Latvija var. Protams, bet mums ir jādod iespēja. Bet izejot nedaudz plašāk ārpus Latvijas robežām, man interesē arī starptautiskā sadarbība un pieredze, un kā jūs sadarbojaties. Jau sarunas sākumā minēja, ka no franču valodas patiesībā ir šī programma, un tātad no Francijas visticamāk, vai ne? Tad kā jums, vai jūs arī tiekaties ar starptautiskiem kolēģiem vai partneriem, lai teiksim tā, veiksmīgāk realizētu un izdotos šīs idejas ģenerēt? Kā jums tā informācijas apmaiņa notiek? Viennozīmīgi. Dažreiz varbūt ir tāds mulsums, kāpēc mēs braucam un kā tas viss notiek un vai cik tas ir vērtīgi. Un tad pēc kaut kāda laika es attiecos pašus uzņēmējus, kur ir aizbraukuši un redzējis. Viņš saka, ka šis brauciens man izmainīja vispār visu redzējumu. Tikai pateicoties tam, ka es biju tur un redzēju, kā tur tas notiek, es savā saimniecībā izdarīju tieši tā. Un mums ir sadarbības partneri daudzās Eiropas valstīs atkarībā no tematikas, gan par kopradzes telpām mums ir sadarbības partneri, gan vistuvākā, vismīļākā mums ir uzņēmēja darbības sadaļa. Un arī tagad mums burtiski šo pavasaru mēs parakstam sadarbības līgumu ar zināšanu pārnesi gan par pievienotās vērtības radīšanu medus produktiem, kā izmantot bišu maizi efektīvāk un labāk, gan arī par uzņēmēju darbību. Un jāsaka, ka arī viedo ciemu jautājumā šī starptautiskā sadarbība ļoti būtiska, jo mēs nerunājām par kopienām kā viedo ciemu kontekstā, bet tas arī ir tāds jauna kustība, ko iedzīvina Latvijā, kad vietējā kopiena nāk kopā. Pamatā, protams, ka ir sadarbības mehānisms, viņi definē, kas viņiem kopā ir nepieciešams, un viņi kopā tad arī to īsteno. Protams, visa pamatā atkal viņi uzraksta tādu garāku vai īsāku stratēģiju, kas viņiem ir vajadzīgi definē šīs lietas. Starp citu, ceturtdien tieši Ziedzemē mēs zīmēsim vajadzību karti,
kā definēt, kā saprast, kas tavā ciemā ir vajadzīgs. Un uz šīs bāzes tad mēs arī veidosim ciema attīstības veicinošās programmas. Tie, kas mūs skatās, varbūt no skatītājiem vēlas iesaistīties, tad viņi var patiešām rakstīt Lindai. Viņi var man patiešām rakstīt, jā. Facebookā, jā? Jā, droši. Okay. Nedaudz tā ieskatoties tomēr nākotnē, kādas ir lielākās iespējas lauku teritoriju attīstībā tuvākajos gados? Viss ir atkarīgs no lielās politikas. Tomēr, redziet, mēs tomēr atgriežamies atpakaļ pie lielās politikas. Tas ir būtiski. Protams, ka viss ir atkarīgs no lielās politikas. Ja lielo politiku virza spēki, kuriem ir svarīgi, lai nauda koncentrējās pilsētās, tad nauda koncentrējās pilsētās. Ja lielo politiku tomēr lielā politika tur rūpi par to, lai nauda nokļūst reģionos un tādējādi saglabā reģionu apdzīvotību, tad arī šis līdzsvars. Kāda attieksme ir Zaļo un Zemnieku savienībai? Zaļo un Zemnieku savienībai attieksme ir, ka jānodrošina līdzsvarota reģionāla attīstība, jo tas ir mūsu valsts drošības pamats. Un tas ir mūsu nacionālās identitātes jautājums. Tāpat neaizmirstot arī par lielajām pilsētām, vai ne? Lai viss ir kontekstā, lai visiem ir. Lai ir līdzsvarota attīstība. Pilsētām savs, laukiem savs. Labi, noslēgumā. Kādu lomu nākotnē spēlēs vietējās kopienas un iniciatīvas jūsuprāt? Viss, protams, ir atkarīgs no tā, kā pasaule attīstīsies, bet kopumā es domāju, ka vietējās kopienas spēlēs ļoti būtisku lomu. Ja pirms kādiem 10 gadiem cilvēki pulcējās biedrībās, lai darītu kaut kādas lietas, ietu kopīgos pārgājienos vai dejotu, un tad piesaistīja finansējumu, lai nopirktu sev nūjus, termosus, velosipēdus un ko tur vēl, tad šobrīd kopienas pulcējās, lai apgūtu civilās aizsardzības pamatus. Lai viņi saprastu, kā rīkoties krīzes situācijās, lai viņi zinātu kaimiņu telefonus, tiek veidotas vietējās WhatsApp grupas. Respektīvi, lai viņi būtu kontaktā viens ar otru, ja būtu tāda situācija, kad būtu jāsazinās vienam ar otru. Man šķiet, ka Latvijā tas ir īpaši izteikti Rīga, galvaspilsēta un ir reģioni. Lielākā daļa jauno cilvēku tomēr brauc uz Rīgu, jo šeit ir vairāk iespējas. Bet vai vēl joprojām ir šis īpatsvars, kad tomēr ap tiem 40 cilvēki atgriežas savās lauku mājās vai arī iepērk jaunu īpašumu ar domu, lai tuvāk dabai, tas, kas sirdī tuvāks un tā tālāk. Vēl joprojām, taču šobrīd vēl joprojām tas notiek. Un kāds ir tas jūsu īpatsvars biedrībā? Kāds tas vecuma īpatsvars? Tas ir tas, kas man interesē. Ja man jārunā par Ziedzima un Ogres novadu, viennozīmīgi tās ir ģimenes. Iespējams, tas ir tāpēc, ka iepriekš mūsu stratēģijā bija definēts, ka atbalsts ģimenēm ir prioritāte. Mūsu finansējuma saņēmēji, līderu finansējuma saņēmēji tieši ir jaunās ģimenes, kas ir atbraukušas ar bērniem uz savām lauku mājām un uzsākušas dzīvi Ogres novada lauku teritorijā. Tā kā man ir tikai pozitīvi piemēri par 65 biedri, cik ir vecumā līdz 30? Provokatīvs jautājums, bet... man jāsaka 40. Daudz, patiesi daudz. Jā. Jo es tiešām domāju, ka vairāk tomēr iesaistās jau tā pēc 35, 40. Nē, ļoti maz ir tādi, kas pirms pensijas vecuma, kas domā kaut ko uzsākt un darīt kaut ko uzņēmējdarbā. Vairāk ir tādi jauni cilvēki. Super. Paldies. Jāsaka paldies tev. Kas patiesībā ir līderu pieeja un kā vietējās kopienas var pašas veidot savas teritorijas attīstību, par to šodien arī runājām. Paldies, pārskrējām pāri šeit. Jā, tādā ātrā solī mums tā saruna ir parasti līdz 30 minūtēm, citreiz vairāk, citreiz mazāk, bet, manuprāt, ieskatu skatītājiem noteikti, Linda, tu devi, un par to tev paldies. Paldies par sarunu. Cienītie skatītāji, paldies arī jums, ka bijāt kopā ar mums, sekojot līdzi arī turpmāk mūsu raidījumiem, sekojot līdzi notikumiem Latvijā un politikā. Nākamnedēļ Zaļo un Latvijas Zemnieku savienības kongress nākamās nedēļas nogalē jau 28. martā, un iespējams nākamnedēļ parunāsim tieši par aktuālo Latvijā un politikā un attiecībā tieši uz Latvijas Zemnieku savienības kongresu. Uz tikšanos un lai jums jauka diena!